Labvakar! Haoss uzņem apgriezienus. Turieties ar abām kājām uz zemes. Un meklējiet, ko darīt. Man mazmeitiņa vakar. Ome, tu taču esi veca, kāpēc tu tik daudz strādā? Nu, es teicu, es strādāju tāpēc, lai nebūtu tik veca. Jo vairāk cilvēks kustās un atrod sev nodarbošanos, jo ilgāk viņš ir jauns. Un tādas muļķīgas domas par slimībām, sāpēm, un kas, ka iesāpās. Pēc 5 minūtēm pāriet tik un tā, dzer to tableti vai nedzer to tableti. Jo tā tableti jau ir galvā. Grūts piecelties no rīta, tad jāpaņem sev aiz čupuri, jāsapurina un jāceļās. Lai es nevaru, vai man netīk. Pietiek. Tad tiešām jūs pirms laika veci būsiet. Šodien jaunās māmiņas saka, man vajag, es gribu, lai mana mamma un vīra māte auklē manus bērnus. Es gan saku, ka katram savu bērnu ir jāizaudzina pašam. Un tām omēm ir jādzīvo savu dzīvi. Un pēc tam šie bērni, kuriem bērnus auklē, audzina, lutina, apģērb omītes un ofīši, visiem kļūst par grūtu, viens par otru sāk sūdzēties. Kam to vajag? Sūdzēties. Kādreiz, sūdzam bībeles jau nevienam nepatīk. Par savu bērnu sūdzēties tā kā nevajag. Kādu izaudzini, tāds tev ir. Bet pirmie 5 gadi ir bērnā jāieliek. Tas ir darbs, tā ir mīlestība. Un labākās zāles bērnam ir mamma un neviens cits. Un tad, kad tās mammas nav bērnībā blakām, tad, kad viņu visvairāk vajag, tad, protams, ka tai mammai ir pensijas gadu un vairāk, viņa grib, lai tas bērns ir viņai blakām, kuram pašam jau bērni izauguši. Un tas vienkārši nav taisnīgi. Nevar pieprasīt, ja tu neesi devis. Bet, ja tu dod, tu saņem atpakaļ. Un šodien ir jāuzmanās, ko jūs domājat, ko jūs runājat. Viss nāk atpakaļ. Tuliņ un tagad. Paskatieties visapkārt, kas notiek. Spēcīgu humoru sajūtu vajag. Neticiet vairs nevienai presē, nekam. Viss ir meli. Cilvēki tiek biedēti. Nebaidieties. Un kas? Viss ar kājām gaisā. Būs interesantāk. Sāksim no gala. Laiku vairs nevar prognozēt, neviens notikums nevar prognozēt. Bet ko šodien mēs varam izdarīt? Nospraust sev mērķus. Kaut ko lielu, kaut ko pa vidam un kaut ko tādu, ko var izdarīt šodien. Un pārstāsim čīkstēt, lūrēt, ko kaimiņš dara. Un tad jau mēs dzīvosim. Dzīvosim gan. Un daudz savādāk nekā šodien un nekā vakar. Jo nāk mūsējie mājās, un viņi nāk sev vairāk. Jo šī ir vienīgā zeme, kur var justies droši. Tās ir mūsu Latviju tautu mājas. Tautu. Šonedēļ es saraudināju 2 čigānetes. Viņām ieskatījos acīs un teicu, es varu jums palīdzēt. Nav svarīgi, kā cilvēkam ir tautība. Un varbūt viena daļa latvieši ir lielāka zagļu un blēžu nekā tie čigāni. Latvietim ir jāmainās. Nevis pieprasīt, bet dot. Nevis gribēt, bet darīt. Es jums novēlu daudz darba, daudz grūtību, bet viegli viņus pārvarēt. Tā es novēlēju arī savai meitai, kad viņai palika 30. Un viņai ir daudz darba, grūtības, kuras ir jāpārvar. Tā es novēlu arī jums. Atā!